Šodien pēdējā spēlē. Jā, mēs jau esam čempioni, bet būs ļoti daudz skatītāju. Izvedīs laukumā jūs puiši, mūsu kluba puiši. Tad vismaz 22 un katram būs vecāki. Jā, tad noskaņojamies ļoti nopietni, jo pēdējās divas spēlēs mēs aizvadām ne kā čempioni. Jā, diemžēl, kā čempioni mēs aizvadām tikai otro puslaiku spēlē pret Žulvēnu. Jā, saviem skatītājiem priekšā mēs izējam un ņemam tas 3 punktus un pierādām, ka mēs esam čempioni ar visu atbildību. Sarunāts? Es spēlēju 2 gadus futbolu, un man ļoti patīk šī komanda. Šī ir labākā komanda, kas eksistē. Gatavi paspēlēm? Grūti tā spriest, vai esam gatavi vai ne, tikai gala rezultāts apmierinošs vai ne, bet cerams, ka būsim sešniekā un tiksim otrajā ligā. Trešā vieta apsveicu, vai iecerētais ir realizēts? Jā, sezonas garumā ar to, ka mums sastāvs mainījās saistībā ar pirmās līgas džekiem, kas palīdzēja, jā, varētu teikt, ka tādu minimālu uzdevumu mēs izpildījām. Protams, arī bija cīnīties par pirmo divnieku, lai spēlētu fināla turnīrā. Es kopumā, jā, esmu apvienots ar komandas sniegumu. Čempionāts nebija viegls, tiešām bija izaicinājumi, bet principā mēs visas spēles noturējām raksturu. Un tik forši ir uzvarēt mājās, ka tu zini, ka jau tev ir trofeja principā garantēta, bet tu vēl uzvari un tik sīvā cīņā, super emocijas, neko vairāk nevar gaidīt. Mēs pīci dabūsim pēc spēles? Tu uzdod pareizos jautājumus,